plānošanas reģiona attīstības padomes sēde un bija uzaicināta autotransporta direkcija. Un pēc sēdes ar autotransporta direkcijas pārunāja arī par kā viņiem izskatās arī mūsu stacijas, dzelzceļa stacijas Ķīšupe jaunais grafiks, jo tiek izstrādāts dzelzceļam šie te attiešanas grafiki nākamajiem periodiem. Un labā ziņa ir tā, ka Ķīšupē vilciens apstāsies daudz biežāk nekā šobrīd. Viņi ir ņēmuši vērā mūsu saraksti un ir izvērtējuši, un viņi ir iekļāvuši jau vairāk šos te reisus, kur apstājas dzelzceļa stacijā Ķīšupe. Arī saistībā ar Inčupas staciju pārnājumu jautājumu. Jā, viņi savā laikā mums atsūtīja to informāciju, ka viņi nerekonstruēs šo šajā gadā. Tad šogad būs staciju perona rekonstrukcija, augstie peroni, jaunie vilcieni, bet viņi tomēr ir gatavi apjaunot, izskatīt vēl variantus par Inčupas staciju nākotnē, izvērtēt arī jauno iespējamo vietu, iekļaut attīstības plānā Pļavas ielas galā. Tur gan viņi saka, ka ir ceļa līkums un tā tālāk ir vajadzīga rūpīga izvērtēšana, bet diskusija vēl turpinās. Un es arī lūdzu, lai tad, ja gadījumā ir variants, ka paliek esošajā vietā mežā Inčupas stacija, tad pagājušajā gadā satiksmes ministrijas pasūtījuma, pēc ministrijas pasūtījuma tika veikta veloceliņa iespējamā novietnes un tāds zīmējums, projekts. Un tur veloceliņš ir iezīmēts posmā Lilastes salkraste, protams, faktiski Rīgas salkrastē, bet tajā posmā, kas ir tieši no Lilastes līdz salkrastiem gar dzelzceļa malu. Un, protams, ja satiksmes ministrija būtu gatava kādā brīdī būvēt veloceliņu gar dzelzceļu, tā skaitā arī būvēt jaunu tiltu par Inčupu pie dzelzceļa, tad, protams, ka teorētiski tā stacija varētu palikt arī tur, kur viņi ir, ja nevar Pļavas ielas galā, jo tad būtu veloceliņš, pa kuru varētu gan kaut kādi mikromobilitātes rīki un gājēji piekrūt stacijai salīdzinoši ērti, bet skaidrs, ka šis rajons ap Inčupi, ap Balto kāpu ļoti intensīvi attīstās, arī Cepļu ceļa pusē apbūve pilnā sparā rite, tur ir vairāk dārzkopības kooperatīvu ciemi, tur potenciāli nākotnē varētu būt ļoti liels pieprasījums pēc pieturas. Protams, ka dzelzceļš strādā pie tā, lai vilcieni ietu biežāk, tie ietu daudz ātrāk, sasniegtu galvenos lielos punktus, piemēram, Salkraste Rīga, un būtu lielāks ātrums, tāpēc viņi arī daļai skeptiski skatās uz to, ka ir daudz pieturas, jo vilciens nepaspēja starp mazajām pieturām attālumu dēļ sasniegt maksimālo ātrumu, kas ir līdz 140 km/h jauniem vilcieniem, un līdz ar to tas kopējais laiks vien palēninās. Bet, vēl nav šis jautājums, teiksim, galam izlemts, un mēs vēl pie tā piestrādāsim pie versijām. Jā, un vēl otra laba ziņa ir Latvijas pasts, kuri ir pieņēmuši šo te mūsu priekšlikumu runāt par savas nodaļas izvietošanu dzelzceļa stacijā. Salkrastu dzelzceļa stacijā. Salkrastu dzelzceļa stacijā, jā, es laikam. Tas atdzīvinās staciju faktiski? Jā, un ir apstiprināti jau būvdarbi, tā kā viņu prognozes ir, ka septembra mēnesī jau pasta nodaļa varētu darboties Salkrastu dzelzceļa stacijā. Un tad ir arī... Tas ir pesimistiskais ar 1. oktobri, bet arī viņi apstiprināja, ka viņi ir mūs sadzirdējuši arī par darba laikiem, jo mēs vienā no tikšanās reizēm arī runājam par to, ka tad ir arī darba laiks jāpārskata tā, ka cilvēki kaut kā atsevišķās dienās var gan ejot no rīta, braucot uz darbu, ieiet pasta nodaļā, un atsevišķās dienās, kad viņi var vakarā tikt vēlāk. Tā kā pasts to ir sadzirdējis, bet par to vēl par darba laikiem vēl lemšana notiek. Katrā ziņā tā ļoti pozitīva ziņa saistībā ar mūsu plāniem Salkrastu dzelzceļa staciju veidot kā reģionālas nozīmes mobilitātes punktu. Tas nozīmē, ka šeit varētu saņemt visa veida pakalpojumus. Tas būtu vieta, kur satiekās transports, kur pārsēž no viena transporta otrā transportā, kur ērti piekļūt ir gan arī atkal tiem pašiem mikromobilitātes rīkiem un ar automašīnām. Un tātad uz vietas arī, teiksim, pasts atdzīvinātu pasta pakalpojumi, šo te ēku kā tādu, ka tur būtu iespējams nopirkt dažādas pirmās nepieciešamības lietas, izmantot pasta pakalpojumus. Jā, šobrīd tur ir šauri šajā stāvvietā,
un būs vēl šaurāk, jo būs jārezervē vietas pasta apmeklētājiem. Ja? Tātad vilciena apmeklētājiem nāksies novietot mašīnas šobrīd pretīm esošajā meža parkā, kur ir šīs stāvvietas, ja? Paiet ar kājām tur metrus 100 vai 200, bet tātad šobrīd ir noslēgts līgums ar grupu 93 par šo mūsu jauno mobilitātes punktu projektu. Šobrīd tiek izstrādāts tehniski-ekonomiskais pamatojums projektam ar skiču stadiju. Savukārt, pēc tam būs iepirkums, cerams, nākošajā ziemā vai mazliet vēlāk par tehniskā projekta izstrādi un būvniecību. Reāli gan tas nozīmē, ka būvniecība pēc visas kaļņošanas droši vien, ka nebūs ātrākā nākošā gada beigās vai 25. gada sākumā sāktos, ja, bet tātad plaši būvdarbi, kas krietni paplašinās stāvvietas pie stacijas, būs gan uzlādes stacijas, gan drošāks, labāks velo novietnes, gāja pārējas un tā tālāk. Ja, tā kā. Un jā, vēl lielie būvdarbi, tātad, kā jau zinat, lejā šeit tā centrā, pludmales centra labiekārtošanas būvdarbi norit. Nolikā šodien ir sākušies pēdējās kārtas darbi, kas ir pati pludmales iela. Tad šie darbi norit pēc Jūrzemes apstiprinātā projekta par pludmales centra labiekārtošanu. Šeit ir ļoti liels Eiropas Savienības fondu atbalsts. Vēl tādi mazāki darbi ir palikuši vēl arī 3x3 basketbola laukums un displejs, viedais solis, velo remonta stācija. Tātad šis tāds komplekss būs gan labs, protams, arī vēl kameras novērošanas un tā tālāk. Ja. Arī drīzumā būs pabeigta glābšanas stacija, pludmales toaletes, tā kā būs daļa iegūs citu izskatu. Un tāpat arī Raiņu iela 7 siltināšanas projekts. Ja. Diemžēl šie darbi norit vasarā, ja, tad iedzīvotājs lūdzu ņemt vērā visus apgrūtinājumus, būt saprotošiem, iecietīgiem arī pilsētas svētku laikā, kad norit volejbola sacīkstes un basketbola sacīkstes, ja, tad lūdzu sekot līdz tām norādēm, kā varēs mašīnas izvietot, kur izvietot. Svētku koncertu laikā, sestdienas vakarā varēs mašīnas arī novietot līdz pat Stīrnu ielai ar vienu ceļu malu, gan Ainaža ielas malu. Ja. Bet lūdzu būt saprotošiem, nenosprostot iebrauktuves pagalmos, kāds bieži notiek, un lai var arī no slimnīcas vai palīdzību izbraukt laicīgi laukā. Tā kā lūdzu šo visu ņemt vērā. Un arī ir veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi. Pilsētas svētku ietvaros būs papildspēki, kas nodrošinās gan drošību, kārtību, tāpat arī kontroli par to noteikumu ievērošanu, kā tie valstī ir saistībā ar visādu vielu lietošanu. Tā kā lūdzu brīdiniet, ņemiet vērā, būs ļoti stingra kontrole, tāpat arī par smēķēšanas ierobežojumiem pasākumu laikā un vispārējo. Paldies! Vai kādi jautājumi? Jā, drīkst. Vai komunāls servis ir izsludinājis iepirkumu attiecībā uz granulām? Ne, komunāls servis vadītājs tieši vakar tikās ar vienu no granula ražotājiem. Šobrīd ir situācija tāda, ka granula ražotāji uz termiņu gads, tātad uz visu apkursu sezonu, nav gatavi fiksēt cenu. Un viņam ir uzdevums, viņam ir plāns vēl tikties ar diviem, vispirms izrunāt un tad saprast, ko mēs vispār, kādam ir jābūt nolikumam, iepirkumā, nolikumam, lai mēs dabūtu maksimāli labāku cenu, nevis augstāko, bet maksimāli zemāku cenu. Tātad vai mēs, iespējams, ka mēs dalīsim, tad nepirksim uz visu apkursu sezonu, bet dalīsim. Tas ir komunāls servis dalīts, jo Māris tiešām piestrādā pie tā, viņš arī domā tā, lai mēs dabūtu maksimāli labāku cenu un arī tā pašā laikā nepakļautu riskam apkursu sezonā, nepakļautu riskam apkursu saņēmējs, cilvēks, lai mums būtu šis materiāls. Tā kā šis te apkurs vai granuls vai šķeldu. Tad vēl jautājums. Es sapratu, gan tur ir līguma izstrādāt tādu, kurš ir nolikumi tieši tā. Bet ir jāsaprot arī, uz ko ir gatavi iet šie granulu ražotāji. Vēl es vēlēs pajautāt, vai un kā tiek plānoti ceļu nomaļu sakārtošanas darbi. Jo mums daudz, kur ir tik šauri ceļi,
kad divas mašīnas blakā nevar pabraukt un attiecīgi tiek diezgan stipri izdangāts šīs te nomals, kas pēc būtības ir ceļa sastāvdaļa mūsu apstākļos. Ja? Gar asfaltētajām ielām, proti, līdz ar to asfalta malas nolūst, ja nav atjaunotas nomals. Tas asfalts tiek drupināts, bet otrkārt, vai šādi darbi tiek plānoti vai kaut kas zināms? Komunāls servisam ir tāds uzdevums arī šo te bojājumu novērtēšanas stadijā, viņiem ir arī šis skaitās kā bojājums ceļa. Tā kā tie bija jāapzina, un ja tādi bija, tad viņi bija jāpieper. Kādā ziņā tas jāņem vērā un jāatgādina. Kur ir zināms, kur nav izdarīts, tad būtu labi zināt, kur tas ir. Jo acīm redzot, vai nav pamanīts, vai nav izbraukts, bet es labprāt zinātu, es ļoti pateicos visiem, kas pasaka, ka kaut kur kaut kas nav kārtībā, jo tas ietaupa laiku, jo mēs fiziski neviens nevaram izbraukāt katru ieliņu, katru nomalīti, katru ciemu. Un tāpēc tas būtu labi zināt, ja tāds ir. Jo mēs, tad, kad mēs izbraukām, es pat braucu arī līdzi, tad, kad mēs izbraucām šos ciemus, kuriem šogad grants ceļu segumu atjaunoja, mēs skatījāmies arī, kur ir, teiksim, asfalts ir palicis augšā, un, teiksim, tā iela, kas nogriež no asfaltētās ielas, viņi nosēžās. Arī tur piebērt, lai nebojātu to asfaltu. Tā kā arī to dara, lai novērstu asfaltu bojāšanu. Jā, skaidrs, paldies. Un pēdējais jautājums, par cik, ja nekļūdos, pagājušajā gadā apkurs tarifi tika mainīti dēļ šīs te granulu augstās cenas, vai, ja izdosies noslēgt attiecīgi izdevīgāku līgumu, arī cena mainīsies uz tā? Cena ir jāmainās, tāpēc, ka mums tieši ir atļauts, tad, kad apstiprināja tarifu, regulators arī atstāja mums šo iespēju, ja mēs iepērkam par zemāku cenu, mēs varam pārskatīt tarifu. Mums šis ir tieši lēmumā iekļauts noteikums. Jā, un starp citu arī ir pabeigts projekts par centrālās ielas, kas ir ievads Vasarnīcas kooperatīvās apgaismojumu, un tur būs iepirkums par būvniecību, un attiecīgi šo pirmo kārtu, kā mēs bijām plānojuši budžetā, tad arī šajā gadā līdz rudenim plānojam izbūvēt, proti no A1 autoceļa līdz viesnīcai Brāles, ja, tad tur varētu būt apgaismojums, par to mums bija arī daudz iedzīvotāju lūguši, tā kā cerams, ka to izdosies realizēt. Bet veloceliņu projekts līdz Rožu būvārim vēl nav pabeigts, arī izstrādātāji kavē šo projektu. Labi, kolēģi, ejam tālāk un ķeramies klāt pie darba kārtības jautājumiem. Otrais jautājums par nomas līgumu pagarināšanu ar iesniedzēju. Par adrese ir Krasta iela 12C. Skatījāmies vairāk kārt komitejās un izskatot visus apstākļus, kā to arī komitejā lēmām, ir sagatavots domas lēmums pagarināt uz 5 gadiem ar iesniedzēju šo te līgumu par Krasta iela 12C. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo? Jā, man būtu priekšlikums tomēr varbūt to 4. punktu termiņu pagarināt, jo man šķiet, cik mana pieredze bijusi, tas laiks ir bišķi pa īsu, lai sataisītu visu nepieciešamos dokumentus. Nu, varbūt tad man būtu priekšlikums tad... Mēs kaut kāds objektīvs iemeslus, kur nomnieks viņam ir tiesības pamatojoties uz to, ka viņš gaida kaut kādu nodošana eksploatācijā, valsts zemes ienes kaut kādu atzinumu vai ko, kas ļauj viņiem to termiņu pagarināt. Jo pretējā gadījumā sanāk, ka termiņš iekāls atmiņiem un cilvēks nespēj vienkārši to izdarīt. Pieliekumi mēnesi klāt līdz augusta beigām. Jo tev topogrāfija Te ir 30. septembris. Ir jau pagarināts. Īstenībā, jā. Priekšlikums 30. novembris. Jā. Jā. Tātad 4. punktā. 3. punktā. Nav iebildumu, kolēģi?
Jā. Visvairāk nav. Paldies, tad lūdzu nobalsot ar minētajiem precizējumiem. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 15, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Trešais jautājums par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar iesniedzēju. Un šīs telpas atrodas Lojā, Ieņu ēkā. Tad frizētavas darbības nodrošināšanai. Lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu nobalsot. Tad uz 2 gadiem ar šī gada 2. jūliju pagarināt uz 2 gadiem. Ar termiņu 2025. gada 1. jūlijas. Paldies par balsošanu. Par 14 nepiedalās 1. Paldies. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums par adreses maiņu. 4. jautājums. Tātad ar kadastra apzīmējumu zemes vienībai piešķirt adresi, Sējas pagasts, Pagalmiņi un mainīt. 2. punkts ir, jā, citai kadastra apzīmējuma vienībai zemes, tātad no Strautiņi, Sējas pagastā. Jā, nu jā, tad piešķiram Pagalmiņi un mainām no Strautiņiem uz Pagalmiņiem. Atvainojos, jā. Gan būvē, gan zemē. Jā, gan būvē, gan zemē. Pilnīgi pareizi. Paldies par precizējumu. Lūdzu, vai ir kādi priekšlikumi? Šo nosaukumu izvēlējies ir pats iesniedzējs, jā? Iesniegumā jau uzrakst. Paldies, atbalstīts vienbalsīgi. Turpmāk tātad Strautiņi kļuvuši par Pagalmiņiem. Piektais jautājums. Arī adreses piešķiršana. Skatījāmies arī komitejās, bija nedaudz diskusijas par vēsturiskiem nosaukumiem, par latviskiem nosaukumiem. Tad šeit priekšlikums ir piešķirt adresi būvēm, Sējas pagastā nosaukumu Baltingi. Un 2. būvēji, tad dzīvojamā atpūtas mājai Dobiņi. Vai kādi jautājumi, lūdzu? Lūdzu, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Vienbalsīgi apstiprināts ir nosaukuma maiņa. Zemes gabals Andri un tā sadalīšana, nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Tātad atrodas Pabažos, Sējas pagastā, zemes gabals Andri un tiek atdalīts. Zemes vienība atdalīta, jā, ar nosaukumu Klajumi un lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve, platība 2711 kvadrātmetri. Lūdzu, Toms. Lai es pareizi saprotu, tad ar īpašumam, kurš ir 3300, tiek atdalīts 2700 un paliek maziņš gabaliņš 600. Bet šī ir zemes vienība, attiecīgi, tad viņas ir kaut kur nodalītas viena otra, viņas nav kopā fiziski dabā. Viņš vai nu katrā pusē savām ceļam vai kaut kas tam līdzīgi, tad jājautā. Ir Lioni. Nekas niepšu nodaļai. Kā vienā zemes grāmatā zemē nosaukumu Varbūt 5 un 6 un neatrasties visi kopā. Viņi varbūt Pat pagastā izmētā. varbūt viens vienā galā, otrs otrā galā.
Šis acīm redzot, ka tāds gadījums jau kā tevi. Liela dēļ atvaļinājumā, es domāju, ka tā arī ir. Viņi ir atsevišķi zemes gabaliem. Un līdz ar to tiek dalīti. Jo kadastru numurs ir tātad viens, un tiek atdalīts zemes vienība, kurai cits kadastru numurs pēc būtības. Nozīmē, ka faktiski ir divas atsevišķas zemes vienības. Kāda tā adrese bija? Andri. Tu ceļš pa vienu. Nu, tieši tā arī ir. Droši vien uz komiteju bija. Nebija komiteja arī? Uzmanību. Jau ir īpašuma sastāvā. Viņam vienkārši piešķir to nosaukumu, cik es saprotu. Nu jā. Lūdzu nobalsot. Īpašuma sastāvā. Paldies. Apstiprināts vienbalsīgi. Nākamais jautājums. Zemes īpašums Mežrozes Sējas pagastā sadalīšana. Tātad sagatavots lēmuma projekts atļaut sadalīt Mežrozes Murjāņos, izveidot jaunu nekustamo īpašumu. Nosaukums Augstie kalni. Nevis augstie, bet augstie kalni. Un dalības lietošanas mērķis plānots 0,2 hektāri Indela māju apbūve un 1,08 hektāri lauksaimniecība. Es gribēju tādu komentāru, kur hektārs tiek noteikti kā lauksaimniecība, bet pievērst uzmanību, vai mēs varam noteikt lauksaimniecību. Pēc tā izskatās, ka ir kaut kāda vērtība mežā ātrova, bet varbūt. Arī meža zeme skaitās kā lauksaimniecības zeme, tāpēc tā ir. Es domāju, kā var apstiprināt. Vai visos gadījumos tā ir, tā varbūt var būt, bet konceptuāli meža zeme, lauksniecības, bet iespējams, ka tur kaut kāda neskatības dēļ ir nodaļā kāds komentārs. Kadastrālās vērtības ir pilnīgi vienādas. Lauksniecības zemnieku un meža zemes principā. Jo viņi ir tie dēļošanas mērķi ir nākuši vēsturiski no īpašuma tiesību atjaunošanas, ka daudzām meža zemēm ir tas mērķis lauksaimniecība, pašā sākumā tāds meža mērķis vispār nebija izdots. Bet tas laikam arī neko īpaši nenozīmē. Faktiski, jo tāpat tad attiecīgi mežu apsaimniekošanas plānā vai lauku, tad parādās droši vien jau precīzais. Plāns viņam vajadzīgs tāpat un viss. Tas iecerēts, kāds ir tālāk, un tad vietiet to no likuma par mežu apsaimniekošanu, lietošanu, bet tā lauksaimniecība. Runājot par mežiem, pārnājām arī šonedēļ ar mūsu medniekiem nedaudz dažus vārdus par meža dzīvniekiem tepat apkārt, tā kā ir. Varam satikt, ja esam vērīgi, ir daudz vilki, ir viens lācis un pāris meža cūku ģimenes un buki esot ļoti mazi, jo vilki esot apēduši. Lielie dzīvnieki ir, jā, āļņi tie ir, jā. Tomēr žēl, viņš tāds vientuļš. Vakar vismaz viens ālis. Un lūši arī ir, jā. Nē, Jā. Lāču žēl, ko viņš viens pats. Nekas, viņš aklais ceļos citu. Saprot, ka jūlijā sākās drīzumā medību sezona, tad arī iespējams, ka tiks domāts par vilku daudzumu ierobežošanu. Tad viņi divi nabadzīgi ir ierobežosimies. Lāčuks jau viens. Skaidri. Šobrīd jau medniekiem ir daudz arī kameras, kur var vērot naktī notiekošo tajās galvenajās dzīvnieku pārvietošanās takās, tā kā tur arī varēja redzēt
konkrēti vilkus. Jā, vilki tiešām ir tāds. Paldies, tātad iepriekšējais lēmums ir apstiprināts, un 8. jautājums šīs dienas darba kārtībā ir īpašums Priedīši 2 Sējas pagastā, kuras sagatavos lēmuma projekts atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi par šo? Sagatavots darba uzdevums. Lūdzu nobalsot. Karnītes kundze. Aktīvāk lūdzu. Paldies. Vienbalsīgi. Ļaujam uzsākt ierīcības projektu izstrādi. Paiedīšos 2. 9. jautājums. Sējas pagastā īpašums Strēļi, arī ierīcības projekta izstrādes uzsākšana. Šī ir abūves zeme, vai tur tiek vienkārši mežs sadalīts 2 daļās? Paldies. Ļaujam uzsākt ierīcības projektu vienbalsīgi, lēmums pieņems. Arī nākošais īpašums Rūķi. Sējas pagastā. Tad šeit 2 daļās plānots, jā, attiecīgi sadalot ēkas un ēkām pieguļošo platību. Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi? Paldies, atbalstīts, ļaujam uzsākt projektu ierīcības. Savukārt, nākamais jautājums jau ir par ēkām funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu un apstiprināšanu. Bērzu iela 2. Tātad ir sagatavots pielikumā redzams plāns. Tātad, kā tas ir plānots, gan palīgceltnēm, gan galvenajai ēkai, funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus noteikti. Lūdzu, kolēģi. Vai ir kādi priekšlikumi vai jautājumi? Acīm redzot, šeit atbilstoši procedūrai speciālisti ir strādājuši. Tāds ir sagatavots deputātiem apstiprināšanai. Paldies, mums nekas īsti neatliek, kā tad respektēt izstrādāto plānu un atbilstoši procedūrai arī rīkoties. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Lēmums pieņemts, pret atturās nav. 12. jautājums ir par zemes gabala atsvināšanu, un šajā gadījumā tas ir starpgabals 6 ārēs, Saukas pagastā. Sagatavos lēmuma projekts uzsākt šo procesu atsvināšanas.
pārdošanu par brīvu cenu. Un tātad starpgabals tiek piedāvāts kaimiņiem iegādāties. Ja? Un šī te nosacītā cena ir 1300 eiro. Iepiņkungs, lūdzu. Jautājums par to, vai tas, kurš nopirks, viņam ir tā kā obligāti jāpievieno klāt savam īpašumam šie 200 kvadrātmetri, vai viņš var atkal atsavināt un tālāk notiek ar viņu kaut kādas darbības. Jo faktiski viņam pēc mūsu plānojuma būtu jādod uzdevums pievienot pēc tam, ka viņš ir nopirks savam īpašumam klāt. Jo pēc būtības, tāpēc tas ir starpgabals, ka tas nav izmantojams kā atsevišķs gabals. Bet vai likums vai mūsu noteikumi paredz, ka ir obligāti jāpievieno? Jā. Tāpēc, ka tas ir starpgabals, un tātad viņu arī tāpēc mēs atceram, ka mēs viņam atļausim, lai viņš tiktu apvienots. Viņam vajadzētu viņu pievienot pēc loģikas, nevis kā īpašumu priekšā. Bet vai to paredz kādi normatīvie dokumenti, ka viņam ir jāpievieno, vai viņš var palikt arī teorētiski, protams, neizmantot viņu, bet palikt ar atsevišķu zemes grāmatu? Es nevaru konkrēti pateikt, starpgabals jau kā atsevišķs zemes gabals visu laiku eksistē domas īpašumā. Tas nav jāatcer, tāpēc, ka viņš ir domē, bet starpgabals vispār nav labs gabals tādā izpratnē, ka ar viņu neko nevar darīt. Un tāpēc viņš ir jāpievieno kādam zemes gabalam, lai varētu kaut ko, teiksim, iesākt. Racionāli izmantot. Tātad viņš būs labticīgais ieguvējs, viņš var atsavināt atkal nākošam kaimiņam. Nē, viņš nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam nav minimāls jāpārāk. Bet atsavināt viņš var, tas jau zinu. Nē, Apuvēt nevarēs atsavināt, jau viņš varēja. Vismaz aicināt pievienot ieguvējiem, vajadzētu punkti, ka viņam jāpievienot uz savu īpašumu. Bet laikam mēs nevaram stāvēt. Jā, nu labi. Tīri teorētiski tātad viens īpašnieks var nosolīt nopirkt un pēc gada otram tā kā tu domā. Lai tā arī paliek kā lēmuma projektā. Paldies. Kādā ziņā lēmuma projekts ir par atsvināšanu starpgabala. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Tur ir vairāk pieguļošie. Ozoņas kundze. Paldies. Vienbalsīgi apstiprināts. Paldies. Nākamais jautājums. Nekustamais īpašums Noliktavas ielā 10A. Tātad šajā ēkā atrodas valsts policija. Valsts policijai piederošs vai nodrošinājuma valsts aģentūrai piederošs īpašums ēka, ja? Un ņemot vērā, ka galvenais policijas iecirknis no mums attālināsies, jau atrodas Siguldā, un šeit paliks tikai daļa no valsts policijas darbiniekiem pamatā 2. stāvā, tad esam veikuši pārunas par to, ka šīs piedāvātās telpas 1. stāvā varētu izmantot pašvaldība, galvenokārt pašvaldības policijas vajadzībām. Ir sagatavots domas lēmums pārņemt bezatlīdzības lietošanā no nodrošinājuma valsts aģentūras šīs telpas Noliktavas ielā 10A, numuru 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 27 un 28. Kopējā platība 130 kvadrātmetri. Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi? Kā mēs plānojam esošās telpas izmantot? Ir jau kaut kāds domas? Jā. Vajadzīgs vēl jāatbalst. Ņemot vērā, ka mums sēž pa 6 cilvēkiem vienā telpā. Paldies, pārņemam telpas, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums ir par lokālu plānojumu Melnsilu ielā.
Jāatcerieties, skatījāmies komitejā šo jautājumu jau kādu laiku arī atpakaļ, un bija priekšlikums neveidot jaunu iebrauktuvi no Melncila ielas. Mūsu būvvaldes plānotāji arī veiks pārunas ar izstrādātājiem, un izstrādātāji ņēmuši vērā šo priekšlikumu, tāpēc, manuprāt, ļoti sakarīgs variants ir šobrīd redzams arī pievienotajos attēlos, un, manuprāt, šo redakciju mēs esam gatavi nodot arī publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanu institūcijām, un lai pēc tam to arī apstiprinātu. Bet šobrīd ir par sabiedrisku apspriešanu, par publisku apspriešanu atvainojos. Melncila ielas 16. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par detālu plānojumu? Klāt ir arī būvvaldes vadītājs un plānotāji. Tad lūdzu apstiprināt. Paldies! Tātad lēmumprojekts ir pieņemts, nododam detālu plānojumu, lokālu plānojumu Melncilā 16 izstrādāto redakciju publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Nākamais jautājums ir 15. par iekšējiem noteikumiem. Nekustamo īpašumu apsakošanas komisijas nolikums. Liepīnkungs, lūdzu. Jā, paldies par doto vārdu. Cienījamie kolēģi, tātad šī nekustamo īpašumu apsakošanas komisija, kuru vadu es un vēl ir 2 locekļi, saskaņā to, ka pašvaldības likums ar 23. gada 1. janvāri ir mainīts, tātad tiek pārskatīti arī saistošie noteikumi, un šeit būtībā ir papildināti šie noteikumi ar 1 punktu. Tas ir 3.1.3, un šīs komisijas pienākumos būs turpmāk kontrolēt arī pašvaldības īpašumus, kuri iznomāti juridiskām un fiziskām personām konkrēti zemi, vai atbilstoši mērķiem, vai ir kopta un tā tālāk. Tātad komisijai tā kā būs nedaudz vairāk pienākumu, un lūgums ir 3.1.3 punktā, to es Pitāns kundze atsūtījusi, kad svītrot pirmos 2 vārdus norādīt termiņu. Liek vārdu 2. 3.1.3 punktā. Paldies, lūdzu, atbalstīt. Paldies. Jā, tiešām komisija ir, es domāju, komisija nozīmīga un darba netrūkst. Un ir gana daudz īpašumu, kurus apsakot, kas ir vai nu vidi degradējoši, sagraujoši, vai cilvēku drošību apdraudoši, galvenokārt jau vidi degradējoši. Ja? Tāpat arī ļoti vērtīgs šis papildinājums, ko Liepīnkungs minēja par to, ka arī sakot līdz iznomātiem īpašumiem. Lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi? Un es atvainojos, šie nav saistošie, bet šie ir iekšēji noteikumi. Paldies. Jā. Un tātad svītrojam šos 2 vārdus, ja? Varam balsot par visu kopā. Paldies. Lūdzu, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Nolikums apstiprināts, šī iekšējā noteikumi. Nākamais jautājums. 16. Šie gan ir saistošie noteikumi. Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādē. Apstiprināšana kārtības. Tātad šobrīd mēs faktiski sedzam privātai iestādē šo te vispārējo izglītības iespējas iegūt, ja vispār izglītību ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Droši vien, ka mums vēl šogad vajadzētu komitejās padiskutēt par iespēju arī citos gadījumos sekt, ja vecāki ir deklarēti mūsu novadā
un arī nedaudz pavērtēt ekonomiski, cik tas būtu izdevīgs. Mēs zinām, ka tev blakus nodā, piemēram, ir Valdorfas skola, ja, kur daļa bērnu apmeklē. Ja, un, lai veicinātu arī deklarēšanos, te būtu jāpaskaitļo, vai ja vecāki piedeklarējās, vai kas ir lielāka maksa, vai šī te skolas maksa, vai vecāku maksa. Cik man zināms, Ādažu novads sedz 80 eiro mēnesī, kas pēc būtības nav tik liela maksa. Ja. Viena bērna izmaksa faktiski ir lielāka krietni skolā. Un, jā, un ņemot vērā apstākļi, mēs pirms dažiem gadiem šo ideju tā kā nolikām malā pagaidu variantā, jo mūsu skolas nebija piepildīts, tad tagad uz 1. septembri Sauksnes novada vidusskola būs ļoti piepildīta, īpaši pirmās klases, ja, tātad pirmo reizi tiks uzņemts 5 pirmās klases, un faktiski, ja, izskatās, ka arī nākošais varētu būt 5, un tām vairs īsti būs ļoti sarežģīti ar vietām. Ja. Bet tas ir komitejā jautājums, par ko padiskutēt. Bet šobrīd ir sagatavot šie saistošie noteikumi, tādi mums arī bijuši jau spēkā citus gadus, ka īpašās, ja ir īpašas vajadzības un tiešām ir atzinums, ka ir šīs īpašās vajadzības un mēs nevaram piedāvāt šādu te programmu, un ir, kur vecāki atklāt, kur bērns tiešām var labāk iegūt un kvalitīvāk sev veselībai atbilstoši, un tad mēs respektējam šo izvēli un atbalstam. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies, atbalstīts vienbalsīgi. Nākošais jautājums, 17. arī ir saistošie noteikumi, un savukārt šie ir par kārtību, kādā pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju pirmsskolas izglītības iegūšanai privātai izglītības iestādē. Proti, ja nav vietas mūsu pirmsskolas izglītības iestādēs, tad mūsu pienākums, protams, šīs vietas nodrošināt, tad mēs slēdzam līgumu ar privāto pakalpojumu sniedzēju un noteikumos paredzētajā kārtībā un apjomā, tad arī līdzmaksājam šīs te izmaksas. Vai ir kas būtiski mainījies šajos noteikumos? Tas ir jau rakstīts, vai tas mums ir jāprecizē? Tas jau ir rakstīts, un var vērst uzmanību, ka noteiktajā termiņā nekādu priekšlikumu par šiem saistošiem noteikumiem nav saņemts. Jā, bet konceptuāli tāda paliek šī maksa, tiek izvērtēta līdzīgi kā līdz šim, tātad faktiski tiek, kā to arī MK noteikumi paredz, ka tiek vērtēta mūsu faktiskās izmaksas mūsu izglītības iestādē, un tad līdzīgā apjomā tad arī nākošajā gadā tiek paredzēts šī te maksas privātai iestādē. Protams, ka tīri no privātās iestādes viedokļa varbūt šī ir tāda daļēji korekta rīcība, jo šīs maksas var būt krietni viņveidīgas. Ja mēs esam veikuši ieguldījumus mūsu iestādē, attiecīgi šī maksa nākamajā gadā ir krietni lielāka. Savukārt, ja nav beigts šī ieguldījuma mūsu iestādēs, tad šī maksa ir krietni mazāka. Ja? Līdz ar to var gadīties, ka vienu gadu ir gan vecāki, gan privātā iestāde ir gandarīta par lielo ieņēmumu pēkšņi, ja? Un nākamā gadā tā var būt jau nedaudz mazākie, ja? Kaut inflācija varbūt ir augusi uz augšu. Ja? Tā kā, bet tādi ir šie ministru kabineta noteikumi, pēc kuriem mēs arī vadāmies un kompensējam šīs izmaksas. Attiecīgi apstiprinot tās un domas lēmumu, pievienot aprēķinu, kāds tas ir bijis iepriekšējā gadā. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Šodien mēs esam saņēmuši diezgan garus komentārus arī no Varam ministrijas par 2 mūsu saistošiem noteikumiem iepriekš pieņemtajiem. Tie būs jāizvērtē un jāizskata, tas ir mazot komitejās skatīsimies. Tie ir par peldvietām
Un jā, tāpēc, ka mēs izdomājām to savu ceļu. Un vēl vieni. Par smēķēšanu globāli. Paldies, balsošanu slēdzu, atbalstīts, vienbalsīgi jautājums. Nākamais ir 18. jautājums. Rīcības programma priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un ieviešanas plāns 24. un 28. gadam. Tātad par šī te plāna izstrādi un darba grupas izveidi. Tātad sagatavots lēmuma projekts uzsākt šajā te rīcības programmā ar attiecīgo mērķi pilnveidot pašvaldības līmeņa priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmu. Tātad sistēmisku nodrošināšanu, atbalstu plānošanu un tā tālāk mazināt atstumtības riskus. Tātad programmas izstrāde un projektu vadītāja būs Feldmanas kundze un darba grupa, kur attiecīgi tad būs mūsu attiecīgie speciālisti, gan sporta un ģimeņu centru projektu vadītāja darbā ar ģimenēm Feldmanas kundze, mūsu izglītības darba galvenā speciāliste Denes kundze un attiecīgi arī Diāna Eisaka, Margarita Kalmeņa no sociāla dienesta un Rita Brīvkalne, Bāriņtiesa, skolu pārstāvi, Sējas pamatskolas direktore, Sauktas novada vidusskolas sociālais pedagogs un pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektore. Tā kā kolektīvs plašs, cerams, ka darbs ritēs uz priekšu un nepieciešamajā termiņā arī darbs tiks izstrādāts un iesniegts mums izskatīšanai un apstiprināšanai. Un šis notiek programmā ar atbalstu, ar programmas Pumpurs atbalstu, kur mums ir arī izglītības ministrijas konsultants. Arī kāds samaks par šo ir? Nē, atbalsts ir šis te konsultants. Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi? Jā, paldies. Lūdzu, atbalstīt darba grupas izveidi, lai var uzsākt šo te darbu. Jākapson kungs. Paldies. Pār 15 pret atturās nav, lēmums pieņemts. 19. jautājums. Par vienošanās noslēgšanu ar Jaunsardzes centru. Par atbalstu jaunsargu interešu izglītības un valsts aizsardzības mācību īstenošanā. Tātad tiek papildināts attiecīgi gan Sauktas novada vidusskolā būs darbība, gan Sējas pamatskolā. Kontaktinformācija papildināta. Un citi līguma noteikumi paliek nemainīgi. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi par šo? Paldies, nav. Atbalstīt. Lūdzu, nobalsot. Riepiņkungs. Jā, paldies. Vienbalsīgi atbalstīts, lēmums pieņemts. 20. jautājums par Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajiem
algoti pagaidu sabiedriskie darbi. Tātad slēdzam vienošanos. Attiecīgi neliels finansējums un tad kopumā mums šajā gadā šobrīd cik būs darbinieki? 3 darbinieki, ja? Lūdzu atbalstīt par vienošanās noslēgšanu. Šis finansējums ir kaut kāds mums pieprasīts, kāds vispār veidojas pēc 30 To pašā mēs pēc pieprasījuma sociālā dienestā un vairāk nav bijuši pretendenti, cik mēs esam pieprasījuši, tik arī. Vispār nav, ko varētu nodarbināt, kāpēc nav saukšties šoreiz. Es mums Skaidrs, padā. Paldies, lai strādā. Un vienam šim darbiniekam samaksa šobrīd ir 250 eiro. Jā. Paldies, atbalstīts, vienbalsīgi. 21. jautājums. Tātad pēc novadu reformas ir stājies spēkā arī jaunais likums, pašvaldību likums, kas paredz zināmu kārtību, kas saistībā ar pašvaldības izpilddirektoru, un arī pēc konsultācijām, kādas tās ir bijušas ar uzraugošajām institūcijām un citām pašvaldībām, arī tad tas tomēr ir domas lēmums, un esam veikuši nepieciešamās procedūras, lai noskaidrotu situācijas, izvērtētu, kā to prasa normatīvie dokumenti, un viss tā rezultātā ir sagatavots lēmuma projekts, ka iecelt pašreizējo domas izpilddirektori Inesi Odiņu Laizāni izpilddirektora amatā uz nākamajiem 5 gadiem. Attiecīgi jaunajam regulējumam arī tiek precizēts darba līgums, kāds tas ir, un ir saņemta arī piekrišana, ka piekrīt personu šiem iespējamiem līguma grozījumiem, tāpēc deputātus lūdzu atbalstīt šo sagatavoto domas lēmumu projektu. Vēlreiz jāuzstājas. Esam priecīgi, ka cilvēks uzņemās nestur šo nastu. Nu, Normandam, tev Ko tad? jāuzstājas, ne? Paldies! Ko man uzstāties? Balsošanas slēdzu. Noteikta laika uz 5 gadiem. To apsveicam. Bučas. Par 15 pret atturās nav. Jā, apsveicam izpilddirektori Ar to, ka uz termiņa, ar to, ka no beztermiņa uz termiņu. Jā, nu galvenā izmaiņa ir, kad beztermiņa līgums tiek pārslēgts uz terminētu līgumu. Jā. Bet no otras puses tu savām nedēļām vismaz redz gala termiņu. Tāpēc kā vispārēj. Tas ir tā kā, vagas galdu neredz, ja, velc to ārklu, tagad tankšu. Te redz gaismu un nezinu, kas nav vilciens gadījumā, jā. Šeit, jā, ir kaut kāda gaisma tunelī, tikai, tiešām nevar būt droši, tas nav vilciens. Paldies! Jā, paldies. Paldies, lai veicās darbos. Bez veiksmes nekā, vai ne? Un bez kolēģi atbalsta. Tieši tā. Lai atsaucīgi deputāti, lai vairāk dod pozitīvo enerģiju un palīdz darbos ar idejām, priekšlikumiem, kā tas arī līdz šim notiek.
Paldies visiem. Paldies izpildirektorei. Nākamais jautājums 22. Jā, speciāli bija ļoti labs kā 21. Acīt. Ļoti labi. 22. jautājums savukārt ir par grozījumiem sociāla dienesta budžeta plānā izdevumu daļā. Jā, šeit mums skaidroja komitejās, vai šajā jautājumā skatījāmies, sociāla dienesta vadītājs skaidroja par to, ka arhīvām sociāla dienesta tika iegādāti plaukti un nedaudz mainījās to cena, līdz ar to arī nākās precizēt starp ekām šos te izdevumus. Tātad sociālām dienestam pagrabstāvā ir arhīvām piemērota telpa, cokolstāvā ir iegādāti metāla plaukti, arhīvām atbilstoši, lai var droši uzglabāt visu informāciju. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies. Atbalstīts, vienbalsīgi. Trešais jautājums. Vēl viens. Jā, droši vien, ka varēja to arī vienā jautājumā ietvert, bet laikam tie arī tad iesniegt ir. Šis ir laikam papildus pēdējā brīdī, jā? Bija komitejās. Arī komitejas atbalsts. Bija abi par plauktiem, jā? Šis savukārt ir rotaļlietu plaukts psihologu kabinetā. Jā. Jā, mēs tā kā parasti centāmies visu apvienot vienā lēmumā. Jā, šoreiz nesanāca. Norakstam šo uz Līgo svētku burvību un maģisko. Gaidu burvību. Iedosim šo jautājumu, tad lūdzu deputāti nobalsot arī, lai tad tiek plaukts arī psihologam, jo kur psihologs bez plaukta? Tā varētu būt kāda brīnuma kasta, kur iekāpt, izkāpt. Ar vienām tomām iekāpt, ar citām izkāpt. Tā plaukts tāds. Stāsts, man liekas, par durvīm un piekļuvi. Tad tur nevar. Paldies, lai tiek savukārt atbalstīts, jā. Savukārt nākamais ir sporta un ģimeņu centra budžeta plānā. Tātad, kā informēja vadītāji, tad saplīsa dators, un to nācās steidzami nomainīt pret citu datoru. Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumi? Šeit mēs iepriekšējais diskutējām par tiem kodiem, nekas nav mainījies. Tātad tas viss ir pareizi vai netika izskatīts. Respektīvi, ierīce ir ar kādu programmu nodrošinājumu? Ar standartu. Tas, kas nāk iekšā datorā, papildus netiek pirkta licence. Jā, atklāt. Nē. Kāds mēs licences izmantojam? Tas Māris Trūsnēs. Viņš kļūst. Nē, ja viņš ir OEM Office, viņš nav jāatrod laikam. Jā, viņš bija klāt. Tā ir neatņemama dators sastāvdaļa. Komplektā, jā. Lūdzu, kolēģi, nobalsot.
Tikmēr, kamēr balso, varbūt cilvēki var paskatot, ko šie 2 burti nozīmē. OM? Jā. Tas nav OM. Nē, vienkārši programma nodrošinājums iet zem cita koda, tā nav ierīce. Ja, un ir programma nodrošinājums, kas ir izmantojams atsevišķi no datora, un ir programma nodrošinājums, kas ir nav izmantojams. Tas nāk kopā ko nedrīkst izmantot. Viņu var, bet nedrīkst izmantot atsevišķi. Respektīvi, ja nopērk jaunu datoru lētāku, bez programmu nodrošinājumu, tu nevar no šāda datora to programmu nodrošinājumu pārēt. Bet šie 2 burti, ko nozīmē? Taisn to, ka viņš neatņemamā sastāvdaļa. Bet burtiski, ko viņi nozīmē? Mēs zinām, dažādas saīsinājumus ir tur. Viņš pateica HVZ, kāds tad. Es nevarēšu pateikt precīzi. Bet tas var būt. Tieši tā. Var iegūt. Vairāk hieroglifu salikums, kas varētu nozīmēt dažādās valodās kaut ko atšķirīgu. Nevainīgi burts rotaļu vienkārši. Tur bija tā, ka tas tiešais tulkojums pēc jēgas nav tas, kā viņi uztver. Pati jēga. Original equipment manufacture. Smadzenmiežas. Original Jā, equipment. Tas ļoti svarīgi. Ja būs uzklāt Miklā šis te... Pagadīsies. Pagadīsies, jā. Un redz, ka tikai 2 burtiem ir vieta. 3 burtiem? Tur bija noslēgums, bija 3. 3. Tad tur nav visiem zināmais vārds jāraksta. Tas nav Kirillicā. Mēs tam aizmirsuši, ka ieraksts ir. Jā, labi. Tas jāpublicē. Paldies. Paldies. Es starp Līgo un starp Jāņiem Pētriem var arī pajokot. Nākamais jautājums ir par piekrastes apsaimniekošanas projektu. Tātad tajā brīdī, kad atbilstoši zemes ierīcības projektam, zemes ierīcības likumam valsts nodeva apsaimniekošanai piekrastes pludmales, jūras piekrastes pludmales pašvaldībām, tika solīts, ka būs līdz arī kāds finansējums. Šis ir tas mazais finansējums, ko katru gadu dažas tūkstoši piešķira. Tad parasti arī pludmalē šis ir jāizlieto un attiecīgi tad šogad šis finansējums ir 10 029 eiro. Un kā jau runājām, tad plānot vēl uzstādīt pārģērbšanās kabīnes, kur tas vēl ar jūsu piekrasti nav atsevišķās vietās. Tieši tā, attīstības nodaļas vadītāja māja ar galvu, apmēram tā arī ir. Lūdzu, kolēģi. Šis ir 100% atbalsts no šī projekta ietvaros, ko ar pašvaldības savienību arī visām piekrastes pašvaldībām atbilstoši no pludmales garuma arī tiek piešķirta šī līdzekļa. Broka kungs. Atcīmredzot, karstums un svētku tuvošanās dara savu, un dators jau vadi daudz sakarsuši. Līdzīgi kā hokejā vai futbolā vārdsargs. Spēle roku. Tas jau divdomīgi izklausās. Jā. Būs? Tā tad ar
Artūrs nedaudz apskatīsies. Parasti, ka viņš pienāk, tad viss uzreiz parādās. Jo viņš mediski ir tā kā jau par internetu pārraidītāju kļūst. Signāli pastiprināt. Signāli pastiprinātāji. Jā. Jā, interneta problēma ir viena no problēmām augstos, jā, šie te mobilie tīkli. Visi izmanto tagad mobilos internets, un kā mēs redzam, kā dati rāda, kad ir vairāki 10 000 klientu, ja, novadā vasaras laikā. Un, jā, visiem šie signāli pasliktinās, kad daudz cilvēku pulcējās. Drīz šī problēma būs mazināta, ja tiek uzstādīti 5G torņi, un tur ir jaudas lielākas. Bet vai šogad kāds tiks atklāts, varētu būt kaut kāds darbība norit, varbūt arī 2 būs, jā, šogad. Jā. Paldies, apstiprināts. Piedalāmies šajā projektā, šeit ir 100% atbalsts. Nākamais jautājums ir par budžetu izpildi uz 1. jūniju. Šeit arī ir pievienots vēl pielikums pie atskaites. Proti apraksts. Ja. Tātad, kā jau kolēģis raksta, finanšu un grāmatvedības nodaļas, ka ieņēmuma kopējā izpilde ir nepilni 45% uz 5 mēnešos. Attiecīgi, ieņēmums sadaļā, kā mēs arī pirms sēdes pārnājām, tad viena tā saucamā eka nepildās, kas saistās ar valsts iemaksām, ja, par iedzīvotāju ienākumu nodokli un šo te pašvaldību izlīdzināšanu, jo ir mainījusies šī te kārtība un tā vienkārši tad tiek skaitīta citā ekonomiskās klasifikācijas kodā. Bet kopumā varētu teikt, ka galvenie ieņēmumi ir atbilstoši, kāds ir plānots. Mums arī ļoti precīzi, varbūt mēs nevaram sekot līdzi, jo mums ir tas grafiks, kā valsts ieskaita veic savus maksājumus, nekustamā īpašuma nodoklis, kā vienmēr daļa iedzīvotāji to veic jau 1. ceturksnī, tāpēc tas pārpildās. Plānotie izdevumi vēl gada 1. pusē nav vēl sasnieguši plānoto apjomu, jo liela daļa projektu ir realizācijas procesā, un attiecīgi lielākie maksājumi jau notiek un notiksies 2. pusgadā. Tāpat arī vēl kas ir transferti, kas saistās ar pedagoģu mērķdotācijām tā tālāk, tās arī tiek saņemt rudenī, jau atkal nākošie maksājumi. Tā kā naudas atlikums šobrīd ir pietiekošs. Un, jā, kā te rakstīts, tad sociālā dienesta vadītāji ir šobrīd aizgājis jau, bet tad sociālajos jautājumos šī aktivitāte un iedzīvotāju vajadzības ir gana lielas, ja, tā kā iespējams, ka mēs rudens pusē vēl mums nāksies atgriezties pie šī te budžeta un skatīt, kāds ir iespējas vēl papildus jautājums risināt. Bet šobrīd vēl finansējums pietiek dienas budžetā, bet iesniegumi ir daudz un tur notiek darbs pilnā apjomā. Šeit, kad kolēģiem arī, mēs arī komitejā skatījāmies, var papētīt, kādi ir tie cipari. Un tas galvenais varbūt tāds jautājums, vai kādi būs tie valsts lēmumi gada nogalē, vai būs pārtēriņš, vai būs papildus ieņēmumi, vai iedzīvotāji būs vairāk samaksājuši ienākumu nodokli, un vai tas pilnā apjomā arī tiks ieskatīts pašvaldību budžetā, vai kaut ko valsts vēlēsies paturēt. Tā kā, tas ir tāds jautājums. Pagājušā gadā tad pilnā apmērā tika
šis te ieskaitījums veikts, un mums bija tad attiecīgi patīkamāks naudas atlikums uz gada beigām. Šeit arī Vīgams kungs ir klāt, vai ir kādi jautājumi, var vēl arī uzdot. Nākamajā domas sēdē mēs skatīsim pusgadu rezultātu. Jā, tad būs jau pusgada rezultāti. Tad būs vieglāk skaitļiem variet puse, ja? Kolēģi, ja jautājumu nav, tad pieņemam zināšanai un jā, sekojam līdzi, protams, ļoti nozīmīgi. Tikai visiem iedzīvotājiem atgādināt, ka pašvaldības iespējas un attiecīgi ieņēmumi ir ļoti atkarīgi no tā, vai iedzīvotāji deklarējuši savu dzīvesvietas Sauksmes novadā. Tas līdz ar to paver, tas tā ir, tad daļa no maksājumiem nonāk tieši mūsu novadā, un tālāk šo naudu ieguldīt novada infrastruktūrā, izglītībā, ceļos, citos jautājumos. Jā, tā tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Balsošanu slēdzu. Lēmums pieņem zināšanai par budžeta izpildi uz 1. jūniju. Nākamais jautājums bija izsole par telpām Jēņu mājā. Izsole nenotika. Šobrīd šo faktu apstiprinām par izsoles nenotikšanu. Un tālāk jau es saprotu, ka mēs vēl diskutēsim ar mūzikas un mākslas skolas CS par to, kā efektīvāk varētu izmantot gan šo ēku, gan izglītības vajadzībām, iedzīvotāju vajadzībām, un tad lemsim jau par šiem komitejām, skatīsim, kādi ir priekšlikumi tālāk šīs te ēkas izmantošanai. Liepiņkungs, lūdzu. Jā, principā ir vienošanās, pašvaldību acīm redzot piekritīs, vienošanās ar mūzikas skolu bijuši, šobrīd notiek no pasta puses remonts, un vienlaicīgi tur no mūsu puses arī kaut kas izdarīts, lai viņi varētu tur iet iekšā 1. septembrī, tā kā viņi gatavi pārņemt šīs telpas ar lielāko prieku, kur veidot mālu tieši tas 1. stāvā izlietnes, jo šobrīd viņiem bija šaurīgi. Tā kā tas mērķis ir tā kā skaidrs un izrunāts ir, ko viņi piekrituši. Jā, ļoti labi, faktiski izglītības iestādē ir vajadzīgs, lai izmanto, jo, skaidrs, ka ja tas bija arī iedzīvotājiem tik būtisks kā pasta pakalpojums, kas būtu ļoti vajadzīgs katram, ja, tad vienkārši ielaist kādu nomnieku, tas nav kā primārais pakalpojums, tas jau ir otršķirīgi. Ja. Īpaši ja pašiem telpas vajag. Īpaši, ja tas vajadzīgs bērniem publiskā izmantošanai. Arī sarunu līmenī nav neviens izrādīts interesi, ka kāds ir. Tur būs vēl vajadzīgi višķīt pārdomāt. Pasts sataisīs telpas tādā pieklājīgā, beigs tā kā līdz pelēkai apdarē. Mums vajadzēs grīdas segumu pašiem izvēlēties. Tādus vēl nelielos darbiņus. Paldies! Bet atzīstam faktu par izsole notikusi. Paldies, ļoti labi. Vienbalsīgi apstiprināts šis fakts. Nākamais ir zemes ierīces projekts, ir izstrādāts, apstiprināts proti Stirnu iela 3 un Stirnu iela 5. Tur bija pašvaldības īpašums, ja? Un robežojās ar privātu īpašumu, proti šis te kādreizējais urbums, kurš vairs netiek izmantots, jeb tiek izmantots. Tiek izmantots ūdens, ja, attiecība, tam ir aizsargjosla, tad tur, lai mazliet sakārtotu šīs īpašuma attiecības, tad ir precizēts, tur ir mazliet pamainīts tās robežas, var teikt, vienā zemesgalā, kur atrodas mūsu urbums, blakus privātu īpašumam. Lūdzu, vai kādi jautājumi par šo? Es ceru, ka tur ir
izpētīts, ka tur viss sakrīt, ka tur viss tās aizsargos platumi un viss, kas tur vajadzīgs, ja, ka tur atbilstoši. Ja. To bišķi to, kas ir tehnoloģijas paredzēts. Kalcija klorīda, galvenais Tiecīgi mēs dabūnam to tālāko stūri, kas ir zem krūmiem aizaus. Nākotnē bija doma, ka mēs pēc bērnās varētu uztaisīt vēl stāvītas priekšā kaut kādā mašīnā, līdz 10. Jā, tieši tā. Labi, paldies. Vēl lūdzu kolēģi nobalsot. Paldies. Ierīces projekts apstiprināts, vienbalsīgi, pret atturās nav. Paldies. Nākamais jautājums ir arī ierīces projekta apstiprināšana. Vecladiņi Vilastē. Tātad arī jāpiešķir nosaukumi, proti tiek izveidot Ladiņu iela Vilastē ar attiecīgu mērķi. Un tālāk jau zemes gabaliem Ladiņu iela 5, kur ir dalīts mērķis, ir jau kopijā platība 1,95 hektāri, kur ir dzīvojamā apbūve 0,41 hektārs un pārējā ir lauksaimniecība. Ladiņu iela 3 būs neapgūta dzīvojamā māja apbūve un 1200 kvadrātmetri un lauksaimniecība pārējā 1,94 hektāri. Un tā attiecīgi likvidējam veco adresi Vecladiņu. Kolēģi var iznācis apskatīt šo te plānu. Tā Ladiņu iela, tad tagad viņa... Pirmais posms, ko mēs varētu sākt, ir atbildīt no tiem īpašumiem, izveidot jau vienkārši ielu. Jo es saprotu, ka būs arī tur tālāk nākošais, man zvanīja, kad grib taisīt, es teicu, ka noteikti arī mēs prasīsim arī atsevišķi izdalīt ielu tālāk būs. Kas ir tas lauziens, tā kā ielas galā tas sašaurinājums, kas ir tas domāts? Tas ir, tur nākošais īpašums, tur tā robeža ir bijusi, tad tā ielas vidi droši vien vēsturiski. Ja mēs pareizi runājam, tas ir virs tās būvis, ja, tajā posmā. Jā. Bet tā potenciāli tas nekā neapgrūtinās tālākos. Mēs gribam, lai viņi visi izdala ielas, un pēc tam runāt ar aizsardzības ministriju par to daļu, kas ir pārvaldība. Būtu labi, ja tur būtu alternatīvais ceļš apkārt Limas ceļu. Vai tad tur ir aizsardzības ministrija? Jā. Tur ir. Viņiem jau vajag minimā netiek. Ja kaut kas notiek stilti, aizsardzības ministrija viņi netiek savā poligonā iekšā. Tā kā reāli tas no drošības viedokļa, tas alternatīvais ceļš būtu ļoti labs. Laba alternatīva, jo šobrīd, šo notikumu... Kādā ziņā visiem pāriem būtu ļoti labs, jā. Arī viņi. Labi, ceram, ka šis īpašums sakārtosies nākotnē. Un būtu ļoti patīkami, protams, ja būtu izmantojams šis te kādreizējās armijas daļas ceļš, jā, caur šiem īpašumiem un pāri Vilstas kanālām uz Ādažu novadu. Kolēģi, lūdzu nobalsot. Plānotāji tā, kas saskaņojuši viņu? Vai plānotāji ir būvvaldes redzējuši? Jā. Bija man saskaņojumos uz Lēmu.
šobrīd. Paldies par 15, tad atturās nav. Ierīces projekts vecladiņa apstiprināts. 30. jautājums par domas priekšsēdētāju atvaļinājumu. Atbilstoši mūsu noteikumiem gan par atvaļinājumu, gan atvaļinājumu pabalstu. Ko var saka, vecais joks padzīvos? Tas ir starp komitejām un domas sēdi jūlijā. Tā mēs redzam. Galvenais, lai saulēns atvaļinājums. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Jākasson kungs. Labi. Izskatās, tu visu sēdis cieties. Par 14 nepiedalās viens. Paldies. Un nākamais jautājums. 31. ir par kolektīvo iesniegumu par iniciatīvu droši pārējais ierīkošanas saukastos. Tur ir priekšlikums. Jā, tātad esam saņēmuši iesniegumu par jaunas gājēju pārējais izveidi. Par to arī bijušas vairāk kārt diskusijas. Tātad šeit varbūt tieks mazāk pārziņu situāciju. Rīgas ielas pašā sākumā pie Saukas sākumā, iebraucot no Rīgas Saukas pilsētā posmā, tajā slīpajā posmā, pretī riepu servisam atrodās Lauku iela, kas ir ievērojama daļai iedzīvotāji. Par to pārvietojās gan mašīnas, gan iedzīvotāji. Un pretī šai ielai, šai TV krustojumā nav gājēju pārējais pār uz jūras pusi. Tur gan arī otrā pretējā pusē nav iela, kas iet tieši uz jūru. Tad, lai nokļūtu uz jūru, jāiet vai nu uz leju, līdz Inčupas pusi un tālāk uz Dabas parka pie jūru pārpa tiltiņu, vai tad uz augšu līdz Baltās kāpas gājēju pārējai un tur jādodās uz jūru. Attiecīgi šīs te, kā jau redzat, paskatījuma rakstā, manuprāt, bija arī... Tā kā precizētā. Jā, es pastāstīšu, jā, bet par būtību, jā, tad, kā mēs arī bijām rakstījuši, tad attiecīgi šīs te gājēju pārējais, kas ir Rīgas ielas sākumā 206 metri no šīs vietas un attiecīgi kāpu ielas augšā pie Baltās kāpas ir 308 metri. Protams, ka ir vēlme arī tuvāk pāriet pāri ielai, bet, kā es teicu, tas nav, tur pretī tieši nav iela, ja. Un, jā, mēs esam nosūtījuši arī vēstules Latvijas valsts ceļiem un ceļu satiksmes drošības direkcijai, lai arī viņi no savas puses paskatās, vai tiešām šajā vietā būtu gājēju pārēja veidojama. Tā nav tik vienkārši izveidojama, ja mēs nākotnē lemsim, ka tiešām tur speciālisti ieteiks, ka šeit vajadzētu gājēju pārēju, tad būs jāizstrādā tehniskais projekts, jo vieta ir nepārredzama, tur ir tādi zināmi reljefa paaugstinājumi, ja, un pretī tieši Lauka ielai jūras pusē ir iebraukt uz zemes gabalā, ja, tā kā šī gājēju pārēja būtu jāpārvieto, un savukārt, kā tika ieteikts varbūt likvidēt šo te bīstami nosacīto gājēju pārēju pie Inčupas tilta. Viņu likvidēt nevar, jo šajā vietā izbeidzās tieši ietve pie šīs gājēju pārējas, kas iet līdz šai gājēju pārējai, tātad cilvēki iet ejot, viņiem galā jābūt gājēju pārējai. Tur noteikti, kad būtu jāpadomā mums kopā ar mūsu komunālu servisu, ka varbūt pie šīs gājēju pārējas zīmes pie Inčupas ir jāuzliek apakšā šī spilgt dzeltenās norādes, un iespējams, ka jādomā, ka pārcelt šo te noteikumos paredzēto zīmi par ātrumu ierobežojumu 50 varbūt nedaudz pirms Inčupas tilta uz Rīgas pusi, lai samazinātu ātrumu, jo pie gājēju pārējas tiešām ne visi šo iebraucot pilsētā varbūt samazina atļautu ātrumu, un varbūt cilvēkiem liekas, ka šī vieta nav pārāk ērti droši izmantojama. Ja? Bet mums jau tur sanāk, mums ir pie dus augšā ir zīme 70, pirms tilta ir zīme apdzīvota vieta, līdz to tev jau pirms tilta ir kā, viss liecina par to. Laikam jau bija pārvietoti, ja? Jā, zīme ir tā,
Katrā ziņā izskatīsim, paldies iedzīvotājiem par iesniegumu. Atbilstoši likumam arī esam veikuši tātad pašvaldību likums. Jaunais pašvaldību likums nosaka kārtību, kādā kolektīvā iesniegumi ir jāizskata. Attiecīgi mēs nedaudz bijām šo teiksim tā, nebijām izskatījuši kārtējā domas sēdē, ja, bet esam tagad arī izvērtējuši šo iesniedzēju skaitu un atbilstību likuma prasībām. Ja, tātad attiecīgi speciālisti esam saņēmuši atzinumu, ka proti, ka nav sasniegts iesniedzēju skaits, lai šo uzskatītu par kolektīvo iesniegumu. Tātad tur ir likumā noteikts robežas, teiksim, atkarībā no kopējā iedzīvotāja skaita pašvaldībā, ir lai tas būtu kolektīvais iesniegums, ir noteikts minimālais iesniedzēju skaits, kas parakstāsim šī iesniegumu. Šeit ir parakstījušies vairāk cilvēki, bet viņiem ir jāatbilst kritērijiem, kas tālāk likumā tiek noteikti. Un tātad 62 no šiem cilvēkiem, kas ir parakstījuši, neatbilst šiem kritērijiem. Līdz ar to šis iesniegums nav uzskatāms par kolektīvo iesniegumu, jo viņš nesasniedz to iesniedzēju skaitu, kādu nosaka likums, lai tas būtu kolektīvais iesniegums. Kritērijs ir deklarētā dzīvesvība vai īpašums. Jā. Katrā ziņā te mēs redzam, ka ļoti daudz iedzīvotāji pie mums ikdienā uzturās, bet diemžēl arī nav deklarējuši šo dzīvesvietu, un lai mēs šādas tā skaitā satiksmes drošības uzlabošanas risinājumus pēc iespējas vairāk varētu un ātrāk ieviest. Protams, tas prasa ievērojami finanšu līdzekļus, ja, un tāpēc lūgums tiešām deklarē šīs dzīves vietas. Un mēs savukārt tad esam sagatavojuši lēmumu projektu, kad konstatējam faktu atbilstoši normatīviem dokumentiem un, protams, ka arī izvērtēsim un vienmēr arī tās satiksmes drošība un respektēšana satiksmes dalībnieku savstarpējā, tā ir viena no prioritātēm, un tā kā skatīsimies, vai ir vajadzības arī šajā vietā vēl kādas papildus drošības risinājumus ieviest. Liepiņkungs, lūdzu. Jā, papildinot jau jūs teikto, protams, mēs ierunājamies arī par gājēju pārejas pārvietošanu šajā diskusijā. Par to vajadzētu, protams, ja vispār nākotnē plāno kaut ko pārvietot, par to gājēju pāreju var iet cilvēki. Un varbūt, mēs jau nezinām, varbūt, ka viņi iet vēl vairāk tur. Ja? Tā ir viena grupa, kas grib, lai uzstājas jaunu, bet par esošās pārvietošanu varbūt, ka nevajadzētu šādu diskusiju. Ja vispār šo jautājumu virs kaut kad tālāk, tad to sabiedrībai jautāt, to viedokli, vai viņi grib tai ielējā, lai pārceļ. Pilnīgi precīzi tur nevarēs neko pārcelt, jo, kā es teicu, viena gājēja pārēja ir pie Baltās kāpes, un tur ir intensīva satiksme no Pļavas ielas tā tālāk, kas iet gar Binderu uz Balto kāpu, un tur ir autobusu pietura un vispārējais. Ja? Savukārt otra gājēja pārēja ir ietves galā pie tilta, kur ietve beidzās, un tur cilvēki nevar vienkārši uz šosejas pēkšņi apstāties, ja tur nav gājēja pārēja. Ja? Tā kā tās divas paliek. Jautājums, vai vēl pa vidu ir vajadzīga gājēja pārēja vai nav? Okay. Ja vienkārši norāda, ka to vajag, kāds norāda, ka to vajag pārcelt. Jā. Ja? Bet Paldies par precizējumu. Jā. Jā, paldies. Tad faktiski mums jābalso par precizēto lēmumu projektu, kas ir pielikts pielikumā. Mums divreiz jābalso, vai mēs varam iecelt viņu iekšā? Varam iecelt, jā? Vai tad normatīvi akti nenosaka gājēju pārēju biežumu? Bet šis ir pilsētā. Tur ir jāveic drošība, tur var veikt drošības auditu, un ja tur ir drošības audits, tur vairāk kritēriju, lai novietēt. Tur arī attālums. Jebkurā gadījumā tādas iniciatīvas ir tikai atcerētas. Nenovērtējām, bet vai pozitīvi iesniegumi. Jā, šī iniciatīva. Ja viņi pārbaudas nekās. Likuma ātrumā. Tas manuāls. Manuāls, jā. Manuāls. Katru pārbaudīt. Administratīvais loks kopumā, jā. Tāpēc es ir. Jo vairāk iesniedzēju, jo vairāk darba. Jo vairāk cilvēku. Labi, paldies. Tad nobalsot par precizēto lēmumu projektu. Paldies iedzīvotājiem par iniciatīviem. Izskatīsim un kā jau minējām.
Jā, informēsim tad arī iesniedzējs par pieņemto lēmumu. Paldies. Lēmumprojekts atbalstīts vienbalsīgi par 15 pret atturās nav lēmums pieņemts. Un kā pēdējais šīs domas sēdes darba kārtības jautājums, šonedēļ vakar konkrēti no rīta notika izsole par kokmateriāliem Vītiņa ielā, un attiecīgi izsole beigusies veiksmīga, tātad par kopējo summu 2005,38 eiro, manuprāt, tas ir bez PVN. Te ir reversais PVN, tikai es neredzu papildinājumu. Mēs runājam, ka jāpieliek papildinājums. Jā, to grāmatis precizēs, bet tātad izsole ir pozitīvi noslēgusies un attiecīgi iela tiks atbrīvota, kokmateriāli aizvesti un labi par to. Tie mums ir tas laimīgais īpašums. Jā, man arī par to liels prieks. Man arī prieks, ka nopirki, ja ne, tā lamāt man, ka es ierosināju pārdodot. Man būtu jāpārvietot, ir baļķi. Visi prieks. Kolēģi, bet tad lūdzu nobalsot un apstiprināt rezultātus. Bet to papildinājumu mēs varēsim ielikt reverso, kad... Ieliksiet. Šits jau nav izvērstais lēmums. Skaties, izvērsta varbūt tas ir iekšā. Tur jau nav ielikt. Nav, viņš nebija. Viņam bija jābūt kā priekšlikums. Mums ir viss solis. Starp citu, mēs notiekšu termiski. Aizvāks, tas tik... Gan jau. Nav jau nepazīstams onkuls. Es neesmu interesēts. Kolēģi, lūdzu nobalsot un lai mēs slēgt domas Man sēdi. bija tas, kad izsolē nopirkt. Tālāk jau ir, tas nav mans bizness vairs. Tālāk tas normāls Paldies. Aizvāks. Paldies, vienbalstīgi atbalstīts. Ar šo arī domas sēdē izskatāmos jautājumus slēdzam. Arī cienījamie kolēģi, visus lūdzu laipni piedalīties novada svētku pasākumos, un arī visi deputāti ir laipni aicināti, nodaļu vadītāji, visi darbinieki piedalīties svētku gājienā sestdien 11:00. Paldies, veiksmi darbos un arī atpūšanu.